Mizgrauži nepazīst robežu. Tie neatšķir, kas ir saimnieciska un kas ir aizsargājama meža teritorija. Rezultātā vietās, kur cilvēki pieraduši baudīt ainavu, piemēram, Lojas upes ielajā Murjāņos, šodien pavarās gandrīz apokaliptisks skats. Te bija daudz vecas, vēl tagad var redzēt vecas seglas, kurās tie mizgrauži ļoti ātri iemājoja. Vienā, divos gados te no tādas skaistas zaļas vietas palika tāda sabrukusi rūsgana ieleja un sakrita koki visādi, gan uz takas, gan arī te uz Lojas upes, kas, man liekas, arī bēdīgs notikums. Šobrīd Latvijā, lai cīnītos ar mizgraužu invāziju aizsargājumās teritorijās, bieži tiek izmantota pieeja nedarīt neko. Nebūtu neuzstāja, ka te vajadzētu darīt kaut kādas mežstrādes darbus lielos apjomos, normālā situācijā. Bet šī vieta pārvērtās tajā brīdī, kad citā vietā, kur notika, teiksim, mizgraužu invāzija, ka to neapturēja, un rezultātā no tās vietas uz citām un beigās uz šo vietu atnāca mizgrauži un pārvērta skaistu, vecu, brīnišķīgu mežu par tādu kritālu kaudzi, kur es ticu, ka arī ir savas dzīvotnes, ir tiesības savām kaut kādām lietām būt, bet es kā cilvēks, kas dzīvo šeit blakus, kas šeit regulāri atrodas, regulāri staigā, tas ir jautājums man.